Noskaidrosim, kā pareizi izvēlēties savu pirmo divriteni. Pirmajam kārtam ir jāapkopo savas domas un noteikti jāizdomā konkrēti, ko jūs gribat un pa kuri jāiet uz veikalu ir ar gatavām domām. Izejot no tā, pa kuru segumu brauks tas cilvēks, mēs arī piedāvājam to velosipēdu un arī piedāvājam riepas, ar kuram aprikot tie velosipēdu un palīdzam cilvēkam izvēlēties pareizo variantu tieši priekš sevis, jo, piemēram, ar tievam riepiņam viņam nebūs īsti patikami braukt gar jūru, bet ar resnam riepam ar dziļiem protektoriem viņam arī nebūs ērti braukt pa cietu virsmu, pa šosē. Veidosies lieka pretestība, un cilvēks izterējot daudz spēka, brauks lēni. Taču vēl bez diezgan skaidra priekšstata par to, kādos ceļos ar divriteni vēlaties braukt, tā izvēle jums lielā mērā jāizdara ņemot vērā pašu augumu. Šeit, gluži tāpat kā apģērba veikalos, katram velosipēdu modelim ir vairāki izmēri. Ja vēlaties drošu un ērtu braukšanu, tos nevajadzētu ignorēt. Izējam no tā, kāds augums cilvēkam un attiecīgi, kāds viņam ir svars un braukšanas stils. Mēs nevaram piedāvāt viņam vieglu šosejas velosipēdu, ja viņš brauc garu jūru. Tas būs neprāta darbs. Kā arī, ja viņam ir 2 metri augums, mēs viņam nevaram iedot mazā augumā rāmi. Rāmi savā starpā sadalās vairākos izmēros. Tas ir S, M, L, XL, XXL. Ja mēs ņemam velosipēdu, konkrēti uz šo te paraugu es parādīšu. Tā. Piemēram, man ir 1,79 m augums. Šis ir M izmēra rāmis. Es parkāpu viņam pāri, un man te paliek vieta. Starp kājām es neskaros. Principā tas ir tas tas ir tās rādītais, ka jums šis rāmis atbilst jūsu augumam. Ja man būtu augums lielāk, man attiecīgi paliktu tāds starp lielāk un attālums no stūras līdz sēdeklim būtu lielāks un man nebūtu ērti braukt. Turklāt, lai arī sievietēm patīk visos jautājumos uzsvērt savu vienlīdzību, izvēloties divriteni ir iespējams atkāpes. Ir dažādi modeļi, kas paredzēti tieši daļā dzimuma pārstāvēm. To galvenā atšķirība – slīps rāmis. Sievietēm viņam ir bailes no tā augšējās tieņa. Viņa vairākumam ir sarežģīti pārmest to kāju pāri. Sieviešu rāmjiem ir slipa ģeometrija, jūs varat viņu, piemēram, konkrēti šie tie modelīši, viņi skaitās sieviešu rāmi. Ja? Jāatzīst gan, ka nevienu no pievēršanās divritenim attur viens, bet diezgan sāpīgs apstākļus – šaurs velosipēda sēdeklis un neizbēgams sāpošs dibens. Tādēļ gadās, ka pat diezgan sportiska tipa divritenim tā īpašnieks vēlas uzstādīt ērtāku sēdekli. Šāda rīcība gan netiek atbalstīta. Izrādās, šaurs sēdeklis, lai arī sākumā sāpīgāks, rezultātā tomēr braucējiem ļauj būtiski ietaupīt spēkus. Turklāt arī no sēdekļa radītajām sāpīgajām sajūtām var izvairīties, izvēloties atbilstošu apģērbu. Ir vairākas kļūdas sakarā ar sēdekļiem. Pirmām kārtām viņi vēlas izvēlēties plātu sēdekli, viņam kaut kādas atmiņas no vecas padomju sistēmas, kad velosipēdi bija aprīkoti ar tādiem lieliem dīvāniem, tās saldas atmiņas. Ja? Bet lieta ir tāda, ka, ja mēs, piemēram, braucam mazus gabalus, kādus 10–15 km lēnām braukšanā, jā, mums tie ērtie mīksti sēdeklīti būtu ērti, bet ja ir liels attālums uz tiem plātiem sēdekļiem, būtu pat grūtāk braukt nekā uz šauriem sēdeklīšiem. Iegādājoties velosipēdu, nav jābaidās no tā, ka jums sāp tas 5. punkts. Jūs ar laiku, piemēram, pēc nedēļas, jo intensīvāk jūs brauksiet, jo ātrāk jums pierādīs. Jo tur jau notiek savādāk tā slodze. Jums nekad tādas slodzes nebija, un pēkšņi jums parādīs, ka tā muskuļi rēģis uz to visu. Jā, paies laiks, aptuveni 3 nedēļas, un vispāries. Pastāv speciāls apģērbs, kurš aizsargā
jums un palīdz justies komfortablāk. Protams, uzsākot savus velosipēdista gaitas, būtiski ir neaizmirst arī par drošību. Šobrīd noteikumi riteņbraucējiem neliek obligāti valkāt ķiveri, taču iesācējiem par tādas iegādi būtu vērts padomāt. Un svarīgi atcerēties, ka bērniem, kurus pieaugušie vadā uz divriteņa speciālos bērnu sēdeklīšos, ķiveri ir obligāti. Pie pārvadāšanas arī bērnu sēdekli, kad bērns atrodas bērnu sēdeklītē, aizmugurē ir obligāti jāvelk ķivere galva tam mazam bērnam. Bet priecēja fakts, ka kopumā drošībai velobraucēji pievērš aizvien lielāku uzmanību. To novērojuši arī specializēto veikalu pārdevēji. Pēdējos 3-4 gadus viņi vairāk pievērš uzmanību tieši sevis aizsargāšanai. Viņi iegādājas ķiveres, viņi apdrošinās. Tas ir jau pozitīvs faktors. Un vēl jautājums, kas varētu būt aktuāls daudziem iesācējiem velobraucējiem. Cena, kas svārstās robežās no dažiem desmitiem līdz pat 4 un vairāk tūkstošiem latu. Interesanti, kas īsti nosaka divriteņa cenu un vai šeit par pierādītu definīciju uzskatāms apgalvojums, jo dārgāks, jo labāks? Jo vieglāks velosipēds, jo viņš ir dārgāks. Bet parastam cilvēkam, parasti ir tā, ka pie lielākas cenas ir aprīkots vai no ar labākām, izturīgākām bremzēm, kuri paredzēti ekstremālajos apstākļos, vai no vieglām, izturīgām rāmiem, vai no rāmiem, vai no velosipēds, kurš ir paredzēts tālēm braukšanām. Protams, detaļu izturība tas ir pamatfaktors, dēļ kā veidojas tā cena. Laba divriteni, kā arī padomu par to, kā izvēlēties sev piemērotāko, vienmēr sameklēsiet SIA veloservis veikalos Rīgā, Daugavpilī, Ventspilī un Gulbenē. Šeit varēsiet iegādāties arī drošai braukšanai nepieciešamo aprīkojumu.